Čau visiem! Esam atpakaļ Zaķsalā. Mystery Box Challenge otrā daļa. Izspēlēsim pārējos 9 grozus. Ja jūs neesat redzējuši pirmo video, tad droši noskatāties, kā mums gāja. Bet šoreiz mums ir arī melnas kastītes. Jā, iepriekš bija sarkanās. Parasti Diskmānijā izlaiž tā sākuma sarkanu, tad melno. Un mums ir arī otrais video. Tātad ar Arni paskatīsimies, kam ir labāks boksiņš, kam vērtība ir tā lielāka. Ja gribat zināt, kam bija iepriekš, varat noskatīties, kā jau minēju iepriekšējā video. Un atvērsim, jā, ir zināms viens disks no šeienes, ar kuru izspēlēsim pēdējos 2 grozus. Tur ir Gannon-Burr Glacier, kas ir midrange un līdzīgs metodam, bet par to mēs vēlāk pastāstīsim. Šeit ir arī otrā daļa no tiem diskiem, ko uzcepa Diskmānijas Pro ar visādām plastikam. Paskatīsimies, kas tur iekšā. Es pats nezinu, nebiju skatījies. Atvērsim, redzēsim to menu, ja, kāds tur ir, un tad jau spēlēsim ar Arni. Eisi šodien? Eisi šodien? Eisi šodien noteikti. Bet nemetīsim, laikam, eisus šodien vienkārši noziedosim diskus, un par to arī video beigās. Tā kā aiziet! Šodien ir nedaudz siltāk nekā toreiz bija, bet ir, laikam, sajūta gan tāda pati. Ledus, jā? Tāda nebija. Tāda bija augsti, bet nebija ledus. Skatos, kas man ir pirmais disks. Ceru, ka uzreiz, ka būs driverīts, jo te, vismaz pirmie 3 arī, jo te ir tās attālums ir, tas laikam ir tie kodiņi, kurus mēs uzliksim uz ekrāna īstenībā. Varbūt kādam noderēs ar atlaidīti. Tāds neliels giveaway tiem, kas būs ātrāki. Jā, Diskmānijas veikalā. Ir melnā šitā bistro, un šoreiz šeit fan favorite pirmā kaste bija Tactics. Bet šeit ir MD3, kas ir insane, jo man ļoti patika MD3. Un kā var redzēt, featured ir tikai viens, tas Glaciers, midrange, un no Splice ir, tādiem Splice, nē, te izskatās ļoti labi. Šita kastīstina, man liekas, krietni labākā. Šeit ir driverī, pārsvarā ir tikai viens midrange, MD5, kas arī ir ļoti labi, ja. Tātad pirmais disks, uzreiz driveris ļoti liels, pieļauju, ka tas pats DD3 kaut kāds vai DD. Izskatās īstenībā pēc Julibāris tampa, ja es to teiktu. Tas ir DD. Super, man patīk DD. Jā, DD ir labs. Bet jā, ļoti labs disks. Un lieta tāda, ka šita plastika ir baigi laba. Un man ir DD, bet viņš tagad nedaudz nestabilās. Es ceru, ka šitas būs stabilāks par to un labi lidos. Uz kādu disku tu ceri? Es zinu, ka tev patīk DD arī. DD patīk, jābūt forši. Tev arī laba krāsa kombinācija. Zinot, ka tās kases iet, ka mums vienāds diski vienkārši. Nē, es šito grozi jau zaudēju. Un tev pēkšņi Splice, jā. Nē, tas nav vienīgais Splice. MD5? Midiņš. MD5. Jā, MD5, jā. Metal flakes. Wow, smuka krāsa. Krāsa smuka, jā. Var redzēt arī metal flaku. Nu nezinu, vai zaudējis esi, jo šeit arī midrange varētu aizmest. Es labāk tad DD mestu nekā MD5. Es nezinu, jo zinu, ka nestabils disks. Šeit hazardiņš un tā tālāk. Mums joprojām sacensība. Pagājušreiz es zaudēju gan rezultāta ziņā, gan kastes vērtībā, bet ceram šoreiz vismaz kastes vērtībā. Es mēģināšu nemest viņu super stipri, lai viņš, godīgi nepargāžā. Jā. Pretvējš. Nē, bet... Nē, tas ir... Tas ir labi, tas ir apli. Es domāju, ka ir vai no apli. Vismaz nepargāzās, baigim tā maigi uzmetu. Un gribēju pargāsties, bet izturēju. Pagaidām līdo labi. MD5 kādi bija cipari? Ļoti stabils. Ļoti stabils. Un vēl metal flakes. Metal flakes. Nu vienkārši stipri un slēti. Kāds midhookiņš, ne? Jā, krīt zemē tā kā blāķis, bet labi. Pietruka nedaudz šitās. Jā, tas ir vecs joks, jā. Varbūt kāds neredzēja. Atkārtosim. Arnis. Nedomāju, tā pat līdz ceļam. Būs tādā... Viņš tā kā blāķis blind. Tā kā blāķis nokrita. Atgādināsim, ka spēlēsim ar to disku visu celiņu. Uz citu disku līdzi nav. Jā. Kas ir, tas ir. Visi arī diski. Šitajā es iemetīšu krūmā.
Es ceru, ka nē. Es arī ceru, ka Priekš nē. satura labāk nē. Vēl pa kreisi. Nē, tas ir šots. Labi. Nē, pa kreisi vajadzēja. Grozs te ir. Pults ir. Nu, varbūt. Tev ir reku noparkots. A? Pie groza tev ir noparkots. Nu, par kods, kur ir? Redzu, jā. Tā vēl vai? Nu, tev ir Man ir problēmas. jārunā, ne? Nu jā, nav jau variants. Nav jau varianti. Dievs. Labs mēģinājums. Es varu tagad lejapot. Jep. Šito jau kat. Got him. Šito kat. What you mean? Man vēl jātrāp. Tā gan es Nu, tu negribētu, jau vari lejapot. es negribētu bojāt disku ar sistu. Nē, Nu, lejapo un ieliec iekšā. Makbets nelejapo. Redzi? Aha. Tā, lai tev nav jāpato vienkārši. Jā, paldies. Uzreiz silda dīla. Manējais tikai atsitās pret sasalušu zemi. 3 reizes jau. Nomināli otrais, bet 12. grozs 100 metri. Un jā, man izskatās, ka ir MD5. Ļoti smukā krasa. Tāds zilgans. Ļoti smuki, man patīk. Un vēl... Nē, pagād. Tas ir Fanboat MD3. O, So good. Un max weight 180 gramu. tas ir labs. Varbūt puts būs kaut kā. 75 Ar midrange vēl var uzputot, ne? Varbūt. Cik tu teici? 75% Ah. es biju domājis. Nu tas jā, jo tipats tāds šeiki, es negribēju paslīdēt. Bet disks lido superīgi vispār. Tev būs tikai midrange, jā? Arī Nē, drivers. Varbūt DD, jo F9. rims ir liels. F9. Jep, tas ir... DD3. Toši. DD3. Atkal DD3. Priekš kam man? Nē, no smuks jau ir. Un Nē, nu Metal pagā. Flakes atkal. Tas ir Nē, Metal Flakes. smuks. Jā, nerādiet Rudolfu. Bet tieši šitā groza es labprāt būtu šeit tagad dabūjis DD3 godīgi. Metal Flake, jā. Jā, nu tā kā vienkārši liez un ne pat nedoma par kaut pilno jaudu, Ja tāda būtu. ja būtu. Ja, kas būtu, ja būtu? Jā. Pat ne Haizers līko tur. Bišķiņ līnija netrāpīja, bet nu, Bišķiņa, jā, griplokoja. Bet tā jau distance jau bija, varbūt. vienādi mans MD3 un Ārņa DD3. Jā, jā. Ne, man nedaudz tuvāk. Uzskipo. Okay. Nu tās Tas bija interesanti. nebija labākais pieņemties. Nebija your best effort. Trāpīšu? Nu, es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē, jo vējš Es ceru, ka nē. Nu, vējš ir stulbs, jo viņš tā Jā. nevar ierēķināt, cik tālu būs. Jā, redzu, tā kā vienkārši nospiež. Neļauj Nu, lidot, nezinu, bija jau labi. nedod iespēju diskam. Too much Kaisers. Kāds Kaisers? Vispār bija Ankaisers. Nebija Ankaisers. Vienkārši diska stabilitāte viņu. Pabeigšu, ielikšu tev spriedzīt nedaudz. Jā, jā. Nav man spriedzīts, es jau zinu, ka būs garām puts. Tur nav. Jā, Uzliekšu tu neliec kasti, lai pa augšā. kasti trāpītu. Nu jā. Tu tā kā speciāli. Ja viņš trāpīs pa kasti, tad ir speciāli. Cause ain't no way. Jā, normāli. Man izskatās. Kaut gan mums vairs nav šito. Jā, abi divi diski Bet bija. ir high speed driver, Tas disk, ir pozitīvi. kas ir ļoti labi šitā Tas grozā. PD. Enigma Enigma. Lux Vapor pie tam. Special edition. Otra. Tas man liekas ir labākais, ko var tā kā izvilkt no, tad, kad ir ķipā neoplastikā. Nevis kaut kas metāls, vēl kaut kas, bet Lux Vapor Special Edition Enigma. What? Labs. Pie tam, ka Enigma ir viens no maniem mīļākajiem driveriem. Nu tad jau Tad tu jau- nopērkos. Tad jau, ar citu Enigmu es esmu parkojis, bet šobrīd vējš tāds Jā, jā. neparocīgs. Redzi, un tā kā Nu, tas vējš precējuši ir. aiznes, Distance, protams. Amazing. bet nezināju, cik daudz
aiznesīs pa labi. Tā jau mēģina nedaudz haizeri iedot. Bet, jā, pretveiš. Driverīts. Looks vai par Enigma. PD2. Skaistons, jā. GG. Tāds jau man bija tas. Līdz puslaukumam aizmetīs. Es īstenībā gribu viņus tagad ielikt somā, jo man vajag... Bet man patīk tā... Beefcakes, bet šeit tā tieši labi. Smuks, bet smuks tas melnais. Bet tev arī bija melns? Nē. Ot man tieši tas mājas. Man bija tas gaiši zilais tāds, tas tirkīza tas. Jā, bet tagad pretvēja varētu vēl, protams, tik un tā būs overstable, bet... Jā, bišķi nepārgāzu. Nu labi. Jā, bet nu... Iemest varēs. Vismaz bija drivers pret driveri. Jā, viens beefcakes un otrs tāds nestabilāks. Divas galējības. Pagā. Pakām tas disks? Nezinu. Atradām kādam disku. Būs kolekcijā. Nu, es necelšu, ja tas ir Prodigy. Oh my god. Bet nu es joko. No. Team Prodigy, Paulis Kalniņš. Nu, atradīsi šeit. Es nenesīšu. Tas būs tev... Marķiera vieta. Abiem marķierīts būs. Piedod Paulis, bet mēs izmantos tavu disku kā marķieri šoreiz. Ok, vēl jāspato. Redzēsim, vai Paulis vai viņa draugi skatās apšut. Jā, ja tad varēs uzzināt, ka ir atrasts disks. Es sev diezgan tālu atstāju. Lai putot ar PD, bet nu labi. Vai ne? Gandrīz iekšā. Gandrīz? Jā. Es tev ielikšu mērķi. Reku. Ojai, pat. Izhaizeroja. Not even close. Ok. Es atļauju tam neputot. GG. Nākamajā grozā, 14. Visu var notikt vēl. Mēs tāpat matchplay spēlē. Jā, hazardiņš. Vienalga, ka tu jau 2 grozus zaudē. Tev var atspēlēties. Maziņš drive kaut kāda šitā te esencīta atkal. Nezinu. Instinkts. Ok. Nu. Būs favorītiem. Jā. Šit standarta instinktiņš. Ok, ziet. Nē, bet tas jāra. Uz ceļa. Nu, cerams, izskipoja jāra. Jā, tu nevar zināt. Īstenībā daudzi spēlēt baigi dīvaini. Kāds saka, ka tur aiz hazardē ir OB. Kāds saka, ka nav. Pagāj, tu man pasaki, vai šitais ir... Tas ir... Skaistons arī? Nē. Vai nu kā? Šis Stock DD3? Viņi visi ir. Jā, Stock DD3. Labi. S-Line DD3. Īstenībā es prātoju, es ar tādām sasaušām rokām varētu forīt uzmest. Tā, lai man nesāp pēc tam. Nav iespējams. Jā, challenge impossible. Nu jā, pargāzās, bet pieņemsim, ka tur ir safe tajā pusē. Jā. Kaut kā tā. Nestraigai. Kartē zāģi sarni. Wow. The man cannot stop taking L's. 15. grozs. Tāds favorītis vai backhand turnover. Favorītis, protams, labāk. Cerēsim uz FD3 vai kaut ko līdzīgu. Kaut kāds, laikam, extra soft. Midrange taktiks vai varēja. Tev pagājušais arī nebija tāds pats? Extra soft? Nē, tev bija extra soft. Man nebija vispār tā. Taktika šeit nav sliktākais variants. Ja es varēšu uzmest formu. Short. Likās labi, bet tad bija par īsti. Divi kaut kā. Atkal? Rainmakers tā bija. Man ir Logics. Tad trīnieciņš. Vienkārši taisni un iekšā. Nē. Nu, Anheuser. Viņš jau neflipos. Es zinu.
Stabils. Riktīgi. Nu tā. Jāgāž. Bet normāli. Infinitely better nekā man, jo man tur vēl jātiek ārā no tā koka. Jā. Vai tā vēl ir uzbrukums. Man te nav. Jā. Tev pilnīgi viss priekšā. Jo, vismaz, ja tu kokā esi iekšā, te ir tā kā, te var tādu sataisīt. Jā, pičā. Jā, nē, stāv no groza. Karoči, te ir window of despair, un tad jācer, ka pa zāriem daudz netrāpīšu. Okay. Tas ir putojums. Tas ir krietni labāk nekā es ceru. Jā, nu tas vēl būtu augstāk, būtu droši vien tiekšā. Šitādus it kā vajadzētu mēs tiekšā, es nezinu. Bet... Jā, tā. Bet var arī nē. Jā, ne. Zero problem. Normāli, solid. 5, 6, 8 grozs, 6. Es domāju, ka man ir kaut kāds instinkts tagad. Pagā. Vēl tur viens. Tā kā man, Rozā? Instinkts? Splice! Let's go! X-stamp. Oh my god, so good. Vāk. Tik labs. Nezinu. Vai ne? Ideāls. Kaut gan šitā grozā, es tev teikšu tā, pavējā. Labāku disku nevar dabūt. Nu, tas ir vienīgais, ko tu cēri tā kā nedabūt, tā kā no kastēm. Gan jau man arī ir. Nu, tev šobrīd kastes vērtība ir stongs augšā. Skip iekšā vismaz. Oho. Mega skips. Puds būs. Labs. Tu kāda taktika arī? Nē, tas ir MD5. Vēl viens? Nē. Driverīts. FD. X-House. Not bad. Not bad. Iziet. Skip iekšā. Tālu. Noparkoja. Absolūti noparkoja. Beidzot dabūja disku, kas ir... Ko es esmu metis vispār kādreiz. Vispār kādreiz dzīvē, jā. Kas der. Man Sealine FD ir arī. Somā. Jā, godīgi sakot, tev neizskatās plakti. Nu, nekas. Viņš izskatījās tuvāk. Ja te tagad izskatās, ka mums ir vai nu vienādi, vai man pat nedaudz tuvāk. Tu jau iemetīsi. Surely. Ar fucking splice. No. Kāds problēmas? Labākais puters, kāds ir izdomāts. Jā, driveris. Splice. Ja man būtu puteris roka, es netrāpītu. Okay, puš. Pēdējā ķēde noķēra. Pāti pēdējā. Kā izsniedz ar rociņu tādu... Bet labs. Nekas. Smuks. Un, to negribās atdot. Zin kā, un šitie X-auti, viņi ir tā kā CSGO skini, kur tā kā ir tie percentage, jā? Jā. Un jāskatās, cik labi tev tur ir tas crossots augšā šurp tur pa zin, tas tā kā raritāts. Cik centrā, cik jā. Tā kā šitās Pokemon kārtī. Jā, tieši tā. Centering. Tev jāsūtā uz gradingu, cik ir. Jā. Tātad 17. gros un tad 18, 19, kā jau teicu, būs Glaciers. Es biju jau sataustījis, kas man tur ir, un man ir puterīts. Tā kā šitajā grozā nebūs labi. Un es ceru, ka vēl viens Rainmakers, kā parasti, bet pēc plastikas nav. Stamps izskatās. Tas ir X-auts. Rādi. Bet stamps kāds? P2. D-Line, P2 Flex 2. Vienkārši... Viņš pēc sajūtas, es nezinu. Tu gribi pataustīt manu. Jā. Dīvaini, ne? Nu labi, es D-Line jau sen esmu rokas turējis. Because I don't hold them these, you know, in my hand. Bet... These discs? These discs. Bet smuks X-auts, man patīk, kā viņi taisa un nav zvaigznītēm, jā? Tas varu savai meitai atstāt. Nu labi, nē, šitādus mēs noteikti atdosim. Nedosim. Komplektiņus. Bet pēc šī metiena viņš jau vairs nebūs usable. Tas nebūs vairs. Usable. Jā. No flip vienkārši. Vispār. Labi. Jā, likās, ka nedaudz izslipos un glaidos.
Nē, vispār midhooks. Visu ceļu haizerī. Bija laims, bet midhooks tāds. Normāli. Driverīts? Nē. Arī tas pats? Jā, laikā. Bet... Jā, pēdīgi. Bet smuks šitais. Stamps, jā. Stamps ir. Priekš X-auto, ražojot vairāk vienkārši tādas. Dievs, patausts, cik viņš biesas ir. Vai ne, jau virsū. Nu, cerams, atradīsim. Bet nu man vismaz ir Tev bija super stabils, jā? Man bija diezgan, jau paveiši ir. Es jau domāju, ka glaidos haizeri iznet. Saik! Nu, baltos balta. Laika nevarēja. Nē, atradīs to sarkano smukot. Nē, es domāju, ka kamerā nevarēja. Jā. Oho. Labs piemetiem. Actually, tu. Vienkārši labs piemetiem. Aiziet. Vēl labāks piemetiens. Jā, par 2 centimetriem. Tas arī viss. Labi, aiziet par pakaļ diskiem. Ejam tālāk. Abi neiesim. Aiziet. Ko pēdējie 2 grozi, kā jau teicam, cauri video, ka šeit būs tas glaciers. Tagad ir atkarīgs, kam ir smukākā krāsa. Jā. Jo grozi ir 70 metrīgie un tieši domāti man šitam diskam un jūs gribat redzēt, kā viņš lido un jā, man veicās uz tiem baltiem. Jā. Tātad prototype glacier, Gannon Burr. Kāda bija cipari, atceries? Tas tā kā metodam, es domāju, kaut kāds 5, 4, 0, 2, 3 vai 4. Jā, tātad idejiski vienkārši taisni no labās puses un viņam vajadzētu pabeigt. Vēl veiksmi redzēt. Jū. Tavus baltos diskus. Nu, jā, var redzēt, lido ideāli, ja es būtu tā kā ieskrējies tur, kur es gribu ieskrēties, bet tur ir slīdens no tās puses un būtu normāli zem grot. Tā kā... Idī, var idī. Labi lido disks. Wow. Tā atkal melns kaut kāds, ja? Jā. Tāpat kā Kāpēc tev visu laiku? Tāds, ka... Wow, tev bija arī superflat? Tev arī bija superflat? Diezgan, jā. Jā, šitais ir... Konkeivi jau, bet mazāk. Jā. Varbūt stāvē daudz disku virs. Smuki sarkanais uz melnā. Jā, jā, tas gan. Baigi vājš. Bet no rokas izgāja baigi ātri. Bet to visu Anīti normāli aizgāja, ne? Nā, tur baigi ātri no rokas. Izlidoja. Parādi, kas tur ir? DNA. Jā, pins. Smuks pins. Tas ir mums iespāt, un tas ir Discmania Mystery Box, bet melns uz melnu. Jā. Smuki. Šis DNA labs. Jep. Man ir jāiemet, lai vispār būtu cerība niču izraut, jā? Tieši tā. Kaut kas tāds. Okay. Nav varianti. Nē, nu varbūt es tur papatošu, zinu, kā šurpa tur. Jā, reāli. Ir stabilitāte. Jā, izvilktu pa labi, tiekam. Tas būtu, varbūt būtu pat. Oi, nē. Nu jā, arī jā, stabils, bet dodu iespēju ar... Jā. For content. Nopietni. Nu, es nezinu, kas viņam ir, bet viņš grib tā kā no kreisās puses uzreiz izrauties. Tā kā piemetiena tur un šitai man arī ātri izrāvās no rokas, ja kas. Like, what the heck? Es skatījos tā kā taisni, bet viņu vajag temet pa labi bija. Bet, nu, tev jau arī nav tas vieglāk. Man nebūs iekšā. Mēs pārbaudām tavu resolve. Nārnies vienkārši visu savas izradzes. Es tikai domāju taisni uzmest. Tikai taisni, lai nekāds ne pa labi, ne pa kreisi. Nu mēs izsecinājām tagad zinātniski, ka šitais disks nav labs putošanai. Jā, bet drivot gan ir pagaidām normāli. Redzēsim vēl nākamajā grozu. Varbūt būs redemption. Jā. Ko? Lidos iekšā tūlīt, davai, veiksmīgi. Jāatcerās, ka tagad vējš nedos no labās. Vienkārši jāuzmet kokam virsū un vajadzētu būt labi. Nu jā. Tas nav kokam virsū, bet lido ļoti labi. Ar Anīti. Parkt. Taisni vienkārši uzlikt. Arnes arī. Augstums tikai nav.
augstums nav. Bet būs circle edge. Outside-iņš. 99. Kas? Normāli. Kam labāks boksiņš? Es nezinu. Pēc vērtības. Mans patīk. Salīdzinot to pagājušo reizi, kur bija tā kā vairāk. Jā, tu biji diezgan tāds Tur nomods par saturu. Tas FD3 tāds standarts un tāds. Tā nebija nekā tāda. Tas Ellas Light vai DD3, nu tā nav. Bet šito kaste gan ieteiktu. Bet šitas ir, jā. Šitā ir prieks vismaz lielāks bišķi. Jā. Pagājušo reizi. Es vismaz jūtu, ka value ir atsists kaut kāds. Varbūt. Jā. Bišķi Pēc tam, kad editosi, tad jau redzēsi, vai bija atsists value vai nē. Jā. Redzēju šito disku, šito grozu. Ideāli. Bez maz vai bullseye hits. Super viegli ar to arī nobeigsim. Jā, rekur 2 smuki diski. Tad, kā jau minējām, mēs noziedosim arī dažus diskus no boksiem. Taktiku P2 un DD3 un Logics P2 un Instincts aizies tam laukumam, kurš pirmais uzbūvēs. Atklāsies 2025. gadā. Un, protams, mums paziņos par to un paziņos visiem un varbūt uzaicinās mūs filmēt apskatu. Jā. Jā. Tā kā Vink, vink. Vink, vink. Paldies visiem, kā skatījāties. Ceru, ka jums patīk šī ikgadēja mūsu Mystery Box Challenge. Rakstiet vai gribat arī, lai mēs turpinām. Vai varbūt arī kādu citu boxu atversim. Un tad jau līdz nākamajam video. Čau!